Kā notiek? Bļaļ, tas vēl filmē. Tā pisām, bet Labdien, šodien ir noticis ļoti svarīgs notikums, par kuru jāzina tomēr ir visai Latvijai. Jo šai dienā un šai brīdī mēs neesam redzējuši lielāku avāriju par šo. Lauku cilvēki, aptuveni 30 gadiem, vīrietis, vēl viens zaļā savā privāta kombinzonā izbijušais vai tagadējies sētnieks nemākam konstatēt, vēl šis fakts vēl nav konstatēts. Fakts ir tāds, ka jauna meitene ap 23–25 gadiem ir devusies līdz šais notikumos pēc malkas ieguves. Sakarā ar to, ka cilvēki dzīvo diezgan trūcīgos apstākļos un malciņi pašiem it kā savā mežā esot diezgan pietiekami, mēs tikai varam palīdzēt šim traktoram tikt no šajienes ārā, lai cilvēki būtu mierīgi. Un ko es jums uzreiz varu pateikt, neatkārtojiet tos mājās, to darbiņu, neatkārtojiet, jo fakts ir ļoti sāpīgs un palīdzēsim šiem trūcīgajiem cilvēkiem tik tālāk. Rūk, arī mēs pavērosim sētnieku kungu tūlītās. Jā, tas ir mūsu sētnieks, arī viņu varētu ļoti precīzi viņam visu intervēt. Sētnieku kungs, pastāstiet lūdzu no jūsu skatu punktu šo pasākumu. Nu labi, es atvainojos, es atbildēšu viņa vietā. Nu, bļaļ, tāda huņa, karoča, bļaļ, piešķīlu, soraku, ķipa malku vajagot, ko tur, nu viņam versitāji, ja, reālā. Bļaļ, nu pisām pakaļ, karoča priekš no velkošā, nahu, bļaļ. Nu, fakts ir tāds, ka dirsā iepisām kaut kādā glūņā, nahu, huj viņas ir, bļaļ, kaut kādu malku kraujam apakšā, bļaļ, pat sajēgs no ko kraujam, bet kaut kur jākrauj kaut kur, bļaļ, un fakts ir tāds, ka tādu ceļu, ka tiksim ārā, bļaļ. Tur redzat tā nogrimām, bļaļ, ka pat rielu nahu vairs redzat nevar. Nu, karoča, pohuj, mēs centītos tikt ārā, bļaļ. Bļaļ, nu kā viņam tur bračkam tas, bļaļ, iesauka klifons, huj uzzināt, nu karoči, bļaļ, nu tāda bija atbildības, nu es jums uzreiz nolasu visu priekšā, bļaļ. Evo, labi, evo, karoči, man nav vajag, davai. Rīt varat atbraukt parunāt. Četri, tā loma no lieta, bļaļ, sapreizēm. Bāz, apakšā tik var, bļaļ, tā, lai, bļaļ, sadalāt ritīgi, bļaļ. Bāz, lai smird, bļaļ. Tad celsim otru pusi augšā.